Šodien esam Sloks ielā 30, kur sadarbībā ar mūsu klientu MZRest veicam ēkas renovācijas darbus. Mārtiņ, vai tu varētu pastāstīt par šo ēku? Jo redzot to, ko jūs šeit esat izdarījuši, vieglāk būtu nojaukt un uzbūvēt vietā kaut ko jaunu, bet esat izvēlējušies vidus ilgtspēju. Jā, mēs šeit veicām 1904. gadā celtās mājas rekonstrukcijas darbus, saglabājot šīs ēkas jumtu, šos visus krēslus oriģinālos un spāru galus. Līdz pat 2018. gadam šī nama vēsture bija nezināma. Tad arhīvā izdevās atrast oriģinālo projektu un izrādījās, nama autors ir arhitekts Eduards Kupers. Mēs priekš jums izbūvējām 420 kvadrātmetrus pagaidu jumts. Vai tu varētu pastāstīt, kas patīk, kas nepatīk? Pārsvarā ir strādāts bez šādu jumtu izbūvēm. Tas nozīmē, kā ir pirmie lieti vai mazākās lietas pils, ir visu jāmēģina nosegt, noklāt ar plēvēm. Mēs varam visam ērti tikt klāt, visu mēs varam nodemontēt un izmantot cilvēka resursu laiku 100% veltot darbam, kas ir jāveic, nevis cenšoties nosegt konstrukcijas. Kurī strādā 8 darbinieki, tad tev ir 8 papildus stundas darbā. Nav jātērē laiks, lai pēc darba vēl nosektu konstrukcijas un pirms darba atsektu viņas. Bez pagaidu jumta mēs klientam arī izbūvējām 1400 kvadrātmetru apmērā fasādes sastatnes, lai klients varētu veikt fasādes renovācijas darbus. Šajā objektā kopumā atvedām gandrīz 3300 sastatņu detaļas ar kopējo svaru 25 tonnas. Viena no šīm objektā specifiskām īpašībām bija arī zemes līmenis, kur mums zemes līmeņa atšķirība ir gandrīz 1,5 metrs. Ja tavam nākamajam objektam ir nepieciešams sastatnes, droši sazinies ar mums.